Svība, pilba, bupēja, bau. Nē, nu, agrāk zvejnieki mūsu baru varēja sadzirdēt jau pa gabalu un visi peldējām vienā ritmā. Bet šodien situācija ir kā ir. Esam palikuši krietni mazākā sastāvā. Kāds devies uz konservu rūpnīcu, citi pazūd biltu un eļļu stūrēs. Bet mūsu lielākā skatuve, cik viņa liela ir palikusi, Rīgas jūras līcis. Bet arī tur rūpnīcu troksnis un īsti labi nav. Bez mums arī viss pārējais jūras ansamblis sāk jūgt. Un ja vispār pazudīsim, tad ne citas zivis, ne putni vairs nedziedās. Un kas tas pēdējos gados par ūdens miksu? Garša notis vairs nav tādas kā agrāk. Te salds, te skāps, piesārņojums galnu reibinošs. Rezultātā kļūstam sīkākas un vājākas. Un tad jūs paši brīnāties, kur tad pazūd reņģu partijas un kāpēc esam palikušas klusas? Mums jau labu laiku prasās mierīgāku režīmu un tīrāku ūdeni, lai varam atkal dzīvoties pilnā sastāvā. Vai tas ir par daudz prasīts? Cilvēki mīļo, dod mums pauzi, taupi tīklus un saudzēja ārsta vietas, lai varam apgriezties pilnā sastāvā. Citādi būs vakars uz jūras. Es nemāku runāt, un pēdējos gados manā vietā ir runājusi bēdīgā statistika. Bet izskatās, ka skaitļus jums patīk ignorēt. Tāpēc paldies Interam, ka beidzot skaļi pateica to, ko domāju un līdz asakām jūtu. Lūdzu, saņematies, bučas visiem un tīru ūdeni.